Kolēģi, problēma ir tāda, ka viens puses labi Ķengaragā tiek būvēta pretrokšņa siena, kur ir dzelzceļš un tātad arī kā daudzveid Igaunijā pretrokšņa siena, bet tiek veidota. Bet viņi tiek veidota absolūti ne tur, kur iedzīvotāji ir prasējuši tīpaši. Pats jau galvenais, tie iedzīvotāji, kuri bijuši aktīvs visdažādās sabiedriskās apspriešanās vairākas reizes un apspriedēs Rīgas domas komitejās atbildīgajās un ir rakstījuši petīcijas un vākuši paraksts un pierādījumus iesnieguši par priekšnu fonu, tad dzelzceļš, kas par to ir informēts par iedzīvotāju iniciatīvām, tajā virzienā, kur šie iedzīvotāji nāk, un arī mūsu biedrība ir par neskartu vidi nākamām paudzēm rakstījusi, tur šī siena vispār netiek veidota. Ja tad vēlreiz iedzīvotāji, kuri ir rakstījuši aktīvi vairāk gadu garumā cīnījušies, lai Rīgas doma mudinātu Latvijas dzelzceļu, kas ir piesārņojuma radītājs, izveidot pretrokšņa pasākumus pie mūsu daudzdzīvokļu mājām, Lokomotīva 64, 60, 62. Tie iedzīvotāji ir bešā, kad Rīgas doma ir tagad ne doma, bet dzelzceļš sācis veidot pretrokšņa sienu. Bet šī pretrokšņa siena tiek veidot absolūti uz citā pusē, pavisam uz citā virzienā, un tie mēs, kas esam cīnījušies par šo sienu, mēs faktiski paliekam bešā.